Sveicināti! 2024. gada oktobris. Gaisa temperatūra jau nokritās zem 10 grādiem. Tāpēc nācās ieslēgt siltumscūkni, lai saražotu mājā siltumu un uzturētu māju siltu. Ieejot siltumscūkņu iestatījumos, kur mēs varam redzēt patēriņus, mēs redzam, ka 2. oktobrī ir iztērēts mājas apkurei 21 kWh. 3. oktobrī 18. Vidēji tātad diennaktī pie temperatūras no 2 līdz 10 grādiem. Vidēji diennaktī tiek iztērētas 20 kWh, lai uzturētu mājās siltumu. Bet, ja mēs paskatāmies 30. septembrī, kad siltumas vēl nebija ieslēdzis, siltumscūknis patērēja tikai diennaktī 3 kWh. Tagad tie patēriņi, kā mēs redzam, augs, tikai augs. Tad, kad ir patērēts 13 kWh, tas ir 1. oktobris, un tā ir dienas vidus, kad es vispār siltumscūkni ieslēdzu. Līdz ar to tā nav pilna diena, tāpēc šo ciparu mēs varam neņemt vērā. Es esmu šeit iegājis sadales tīkla mājaslapā, un šeit jūs varat redzēt visus manus gan patēriņus, gan cik ir saules paneļi saražojuši un kāds man ir uzkrājums. Lai būtu labāk redzams, visus šos ciparus pārlikšu citā tabuliņā. Pāris gadus atpakaļ uz jumta uzliku saules paneļus un pieslēdzos neto uzskaites sistēmai, kas man ļauj ar saules paneļiem saražoto elektroenerģiju uzkrāt un izmantot tad, kad saulīte nespīd pa nakti, un tagad ziemā, un tagad būs tas aktuālais moments, kad visu to uzkrāto es varēšu izmantot. Pastīsimies, kā tas viss izskatās ciparos. Šeit es uztaisīju maziņu tabuliņu, kur jūs varat redzēt visādas ailes. Tagad man izstāsta, ka diezgan nepārskatāmi, bet jums jāpievērš uzmanība. Redz, kur šīm ailēm ir 2023. gads, 24. gads. Un šis ir tas, cik kopā saules paneļi, pateicoties saules paneļiem, ir uzkrāts kilovatstundas. Tagad jau no oktobra šī elektroenerģija tiks tērēta, kilovatstundas tiks tērētas, un tērētas, redz, kur šos 3 mēnešus, un pēc tam jau man pietrūkstās šī uzkrātā elektroenerģija saules paneļi. Nebija iespējams viņiem sakrāt, un tāpēc, redz, kur janvārs, februārs, marts, jau arī šogad es jau maksāju par elektroenerģiju. Ceru, ka šogad ziema nebūs tik barga, būs siltāk, un man būs par elektroenerģiju jāmaksā mazāk. Bet jebkurā gadījumā mēs redzam, uzkrājums man ir pagaidām, un no visas šīs kopējās tabulas jūs varat redzēt, ka par elektroenerģijas maksāja tikai šos 3, šogad 4 mēnešus. Pārējais man ir visu saražojis saules paneļi. Kaut kā tā. Tāda man tā situācija ir pirms 2024. gada ziemas. Ja kādam šī informācija noderēja, būs baigi forši. Visiem veselību, veiksmi, vēl līdz nākošajai reizei.